Šis stāsts būs interesants tiem, kuri nākotnē vēlas kļūt par biologu, vides zinātnieku, fizioterapeitu vai ķīmiķi. Jo Daugavpils Universitātes bioloģijas un biotehnoloģiju laboratorijā, kur strādā šie minētie speciālisti, topošie speciālisti, ir iegādāts jauns aprīkojums, un ar to mēs tūlīt iepazīsimies. Mēs pie jums! Daugavpils Universitātes bioloģijas un biotehnoloģiju laboratorijā jau vairāk nekā gadu strādā ar aprīkojumu, kas ir viens no modernākajiem nevien universitātē un Latvijā, bet dažas iekārtas pat Baltijā un Eiropā. Mūsu rīcībā šobrīd parādījās, piemēram, šīs aparāts, ar kura palīdzību ir iespējams izdalīt ģenētisko materiālu ļoti ātri. Vairākus pāraugus, vairāk nekā 10 mēs varam iegūt 20 minūšu laikā. Process ir absolūti automatizēts. Modernās iekārtas studentiem un jau esošajiem zinātniekiem dot iespēju kvalitatīvi un precīzi veikt pētījumus. Ar jaunajām laboratorijas iespējām te jau pilnībā tiek izslēgts cilvēciskais kļūdīšanās faktors. Tas ir pipetēšanas robots. Mēs viņu ļoti plaši izmantojam, jo strādājam ar lielu paraugu daudzumu. Un par cik gatavojot reakciju maisījumus, mēs lietojam ļoti mazas devas, gan paraugu, gan arī reagentu. Un, teiksim, manuāli ar rokām to izdarīt ir diezgan problemātiski un pastāv tāds subjektīvisma moments un atkarīgs, teiksim, no tā, cik kvalitatīvi, piemēram, pētnieks vai laborants vai students prot šo te maisījumu sagatavot. Šajā gadījumā viss notiek absolūti automātiski un tās devas, reagentu devas un paraugu devas, kas ir nepieciešamas maisījumā, ir noteikti ļoti, ļoti precīzas. Daugavpils Universitātē šobrīd izmantojot jauno aprīkojumu veids pētījums par dažādu nanodaļiņu ietekmi uz bioloģiskajiem objektiem. Pētījums ir aktuāls un nepieciešams visai sabiedrībai. Viens no šī pētījuma virzieniem ir noteikti, kā dažādas nanodaļiņas ietekmē augu ģenētisko materiālu, kas tur notiek gēnu līmenī, kas mainās, vai notiek mutācijas, ar kādu frekvenci, kur šīs mutācijas galvenokārt lokalizējās. Un faktiski ņemot vērā to, ka šie jautājumi mūsdienās ir ļoti aktuāli, jo tagad ir top numur 1 jautājums par biodrošību un par jauniem materiāliem, kuru sastāvā visnotaļ ietilpst arvien vairāk dažādu nanodaļiņu. Tātad šīs aprīkojums mums ļauj šos pētījumus veikt. Ar laboratorijās esošo aprīkojumu, kas ir vairāku miljonu latu vērtībā, var strādāt nevien pieredzes bagāti zinātnieki, bet arī studenti, veicot pētījumus saviem bakalaura un maģistra darbiem. Mēs tagad varam veikt tos augstu kvalificētos pētījumus arī Daugavpils Universitāti. Līdz ar to tas atvieglo gan mācību procesu, gan pētījumu, un jau bakalauros var uzrakstīt ļoti labas publikācijas, jo ir iespējams iegūt kvalitatīvus rezultātus. Kad es biju Rīgā, atceros savu pirmās dienas, kad gāju izvēlēties universitātes, vai iet studēt bioloģiju Rīgā, vai Daugavpilī. Tas ir divas vietas, kur varēja vispār iestāties. Tad man pievilināja Daugavpils ar to, ka tas aprīkojums ir brīvi pieejams un ka studenti var no pirmā gada jau iet un brīvi strādāt. Jāteic, ar moderno aprīkojumu ir iepazinušies arī skolēni. Kopš 2013. gada februāra universitātē darbojas zinātnes skola, kuras ietvaros jauniešiem bija iespēja saprast, ko dara pētnieki un kādas iespējas sniedz laboratorija profesionāliem zinātniekiem. Strādājot šajā laboratorijā, vairāki skolēni ir izstrādājuši arī savus zinātniski pētnieciskos darbus, kuri ir guvuši atzinību valsts mēroga konkursos. Savukārt pieredzes bagātie zinātnieki, pateicoties jaunajām iekārtām, ir veikuši virkni kvalitatīvu pētījumu, kas prezentēti starptautiskās konferencēs, kā arī tapušas zinātniskās publikācijas, no kurām vairākas iekļautas starptautiski citējamās datu bāzēs. Šobrīd mēs esam pieteikuši vienu patentu saistībā ar
arī izmaiņām ģenētiskajā materiālā, kā atbildes reakciju uz starojumu, uz apstarošanu. Kas arī šīs pētījums un, respektīvi, šī tehnoloģija un šī ideja tapa pateicoties tam, ka mūsu rīcībā ir šīs te aprīkojums. Bez tā tas nebūtu iespējams. Studentiem jaunās tehnoloģijas ir unikāla iespēja. Tās sniedz pārliecību, ka pēc studijām ar iegūtajām zināšanām viņi būs konkurētspējīgi darba tirgū. Es izgāju apmācību gandrīz uz visām iekārtām, kas ir pieejamās, un tagad jau spēju pats apmācīt studentus, piemēram, pirmos kursu, kas atnāk tikko uz universitāti studēt. Domāju, ka apgūt kaut kādu līdzīgu vai varbūt sarežģītāko aparatūru mums būs diezgan vienkārši. Es domāju, ka būs ļoti noderīgs darba tirgu. Kad es redzēju to izaugsmi, kad ne no kā izauga viss, tas ir ļoti liels lepnums. Un paldies, ka mums ir tāda vadība, kas domā par studentiem un domā, ka studentiem ir nepieciešams labs aprīkojums un tā, lai mēs varētu labi studēt un pēc tam iegūt darbu. Ir iespēja arī palikt Latvijā un arī ir iespēja sadarboties ar ārzemju pētniekiem un kopā ar viņiem izstrādāt kaut kādus grantus, rakstīt pētnieciskos projektus. Līdz ar to, jā, darbs ir un molekulārā bioloģija ir pieprasīta visā pasaulē, gan medicīnā, gan zinātnē, līdz ar to darbs būs. Aprīkojuma iegāde Daugavpils Universitātē tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana ietvaros. Kopējais projekta finansējums 16,7 miljoni latu, no tiem ERA finansējums 14,2 miljoni latu, atlikušo daļu sedz no valsts budžeta un universitātes līdzekļiem. Projekta plānots pabeigt līdz 2014. gada 31. decembrim.